Skaidri un gaiši var redzēt, kas tieši Latvijas izlasei pietrūka pasaules čempionātā pavasarī. Tie ir līderi, jo īpaši Balīnskis un Balcers. Sveicināti! Jā, Gībī! Kas jūs slimi esat? Bingo! Nu, pietrūka hokejs! Go, Leafs, go! Tā labi! Jūs nopietni! Latvijas izlase ar rezultātu 4-2 uzvar Slovēnijas izlasi un veiksmīgi iesāk kvalifikācijas turnīru Olimpiskajām spēlēm 2026. gadā. Jau no paša sākuma mēs varējām redzēt, ko tiešām nozīmē šie līderi. Ko nozīmē līderi, jo īpaši vairākumā. Ja mēs atceramies, Latvijas izlasei bija briesmīgs vairākums pasaules čempionātā. Un šoreiz mēs realizējām 3 vairākumus no 9, un tas tiešām palīdzēja izcīnīt uzvaru. Tas bija uzvaras pamatakmens. Jau spēles 2. minūtē Slovēnijas izlase nopelna noraidījumu. Slovēnijas izlase tiešām pieļāva ļoti daudz kļūdu disciplīnā šajā spēlē. 5 noraidījumi uzbrukuma zonā. Tas ir vienkārši briesmīgi. Slovēņi paši sev atnes zaudējumu šādā veidā. Bet tie noraidījumi nenozīmē neko, ja tos nespēja izmantot. Un Latvijas izlase tos beidzot spēja izmantot. Uvis Balīnskis no zilās līnijas izdara metienu, ripa lido gar Gaspera Krošeļa ķeram cimdu, tieši starp ķerāju cimdu un kājsargu un ielido vārtos. Brīnišķīgs vārtu gūms Balīnska izpildījumā un rezultāts ir 1-0 jau spēles 2. minūtē. Bet pārāk ātri mēs svinēt tomēr nevaram, jo jau 3. minūtē Rokstičārs izlīdzina rezultātu arī ar metienu no tālienes. Diemžēl rezultāts ir 1-1. Tāda jau klasiskā Latvijas izlases kļūdiņa, tāds klasiskais scenārijs, ka uzreiz pēc gūtajiem vārtiem mēs pieļaujam kļūdu, mēs atslābinamies un rezultāts tiek izlīdzināts. Šādi momenti var kļūt par lūzumu punktu spēlē, bet Latvijas izlase tomēr to nepieļāva. Latvijas izlase turpināja iet uz priekšu. 19 metieni pirmā perioda laikā mēs devāmies uz priekšu. Bija vairāk ļoti labi momenti, diemžēl tos neizdevās realizēt. Rodrigo Ābolam bija ļoti labi momenti. Visas spēles gaitā viņam bija ļoti labi momenti. Viņš arī pēc tam guva vārtus, bet viņš noteikti varēja arī tikt pie hat-trika šajā spēlē. Tik daudz momentu viņam bija. Kā jau es teicu, Ābolam bija vairāk labi momenti. Rihardam Bukartam bija ļoti labs moments. Krastenbergam bija lieliski iespēja, bet, diemžēl to visu neizdevās realizēt. Tomēr perioda pašās beigās. Tomēr Latvijas izlase atgūst pārsvaru. Un kārtējais vairākums. Kārtējais vairākums un atkal tie līderi, kas mums pasaules čempionātā nebija. Un tie ir tie līderi. Tie ir tie līderi, kas var mainīt spēles gaitu, kas vieni paši var izraut uzvaru Latvijas izlasei šajās tuvajās, šajās ciešajās spēlēs. Un tas bija Rudolfs Balcers. Vārtu priekšā ripa nonāk tieši vārtsarga laukumā, viņam uz lāpstiņas. Un rezultāts ir 2-1. Ļoti labi Latvijas izlase sāk arī 2. periodu. Daugaviņam bija labi iespēja, Balceram bija labi iespēja, un tad jau arī rezultāts kļūst 3-1. 6. minūtē Oskars Batņi no aizvārta sadod piespēli Mārtiņam Dzierkalam. Dzierkals bez ripas apstrādāšanas uzmet pa vārtiem, un tā ripa kaut kā iemuļājas vārtos. Kaut kādu spraugu tur Krošeļa ekipējumā šī te ripa atrada. Kas to lai zina, kā tā nonāca vārtos? Ļoti parocīgs rezultāts, un arī ļoti parocīgs rezultāts, lai nedaudz atslābtu. Un turpinājumā Gudļevskim vairāk nācās glābt. Gudļevskim nācās glābt spēli, un viņš to arī darīja vairākos bīstamos momentos. Viņš pierādīja, ka viņš ir gatavs ņemt šo pirmā vārtsarga lomu, ka viņš nebūs šilo vēnā, ka viņš tomēr var glābt Latvijas izlasi tad, kad viņš tiešām ir visvairāk tai vajadzīgs. Viss gan vienmēr nebūs perfekti. Perioda izskaņā Luka Mavers ieslido mūsu aizsardzības zonā, izdara metienu. Uvis Balīnskis nobloķē metienu, ļoti labs bloķēts metiens, taču Mavers tiek pie atkārtotas iespējas un raida ripu vārtos. Gudļevskis jau bija izdarījis kustību, viņš nekādi nevarēja glābt šo te situāciju, un rezultāts ir 3-2 Latvijas izlases labā. Taču periods vēl nebija noslēdzies, un slovēņi paši sev pamanījās iešaut kājā. Kārtējais muļķīgais noraidījums, ko slovēņi starp citu izturēja, bet vēl muļķīgāks noraidījums pēc tam, praktiski 2 noraidījumi uzreiz pēc kārtas, un Latvijas izlase, protams, izmanto savas iespējas. Rodrigo Ābols vārtu priekšā tiek pie savas iespējas, un viņš beidzot tiek pie saviem vārtiem. 4-2, un
šis jau ir nopietns pieteikums uz uzvaru. Trešajā trešdaļā mēs redzējām tieši to pašu stāstu. Mēs redzējām slovēņus noraidāmies, mēs redzējām, ka slovēņi tomēr turpina kāpināt to asumu, ka bija vairāk tādu momentu, kad slovēņi tā netīrāk nospēlēja vārtu priekšā, kad slovēņi izdarīja kādu sitienu un mūsējie, protams, deva pretī, bija vairāk asumu, jo īpaši spēles beigās mēs redzējām šo te grūstīšanos un gandrīz vai kautiņu visu laukuma spēlētāju izpildījumā. Bet, jā, par slovēņiem slovēņi turpina noraidīties, mūsu hokejs turpina izdarīt spiedienu, vairāk ļoti labi momenti. Rodrigo Ābols iziet vienatnē pret vārtsargu, diemžēl neizdodas izmantot šo iespēju, bet rezultāts ir 4-2, Latvijas izlase mierīgi, salīdzinoši mierīgi noslēdz šo te spēli, salīdzinoši mierīgi, vismaz aizsardzības zonā un bez nekādiem ugunsgrēkiem Latvijas izlase tiešām arī izcīna savu pirmo uzvaru šajā turnīrā, un tā ir ļoti svarīga. Tā ir ļoti svarīga. Mēs jau pašā sākumā parādam, ka mēs esam tā komanda, kur būs jāuzvar, lai tiktu olimpiskajās spēlēs, ka mēs esam tie favorīti, ka mēs esam viena no tām izlasēm, kuru gaida Milānā. Jāizceļ īpaši šajā spēlē Zemgus Girgensons. Tas, ko viņš dara NHL, to viņš darīja arī šeit. Viņš nekādi nemainīja savu lomu, viņš negāja kaut kādos neparedzamos un neizskaidrojamos uzbrukumos, viņš darīja to, ko viņš dara vislabāk. Viņš cīnījās gar apmalēm, viņš izcīnīja ripu divcīņās, un tieši tāpēc arī Latvijas izlasēji vairāk bija ripas kontroli. Tieši tāpēc Latvijas izlase arī varēja izdarīt 54 metienus. Tas ir fantastisks cipars. Tieši tāpēc Latvijas izlase vienmēr spēlēja ar ripu. Mēs tieši tāpēc arī rādījām šo te noteicošo spēli. Līderi izdarīja savu darbu, komandas spēlēja cieši aizsardzībā, vismaz lielākoties. Protams, daži momenti vienmēr gadīsies, bet kopumā šī bija ļoti kvalitatīva spēle. Ja mēs redzēsim šādas kvalitātes spēli arī pret, cerams jau, ka pret Ukrainu, tā jau vajadzētu būt, bet jo īpaši pret Franciju, ja mēs redzēsim šādas kvalitātes spēli, tad mums vajadzētu arī redzēt uzvaru. Un mums vajadzētu svinēt tikšanu olimpiskajās spēlēs jau svētdien. Kā jau es teicu, hokejisti bija koncentrējušies, hokejisti bija savu uzdevumu augstumos. Man ļoti patika Gudļevskis, viņš izskatījās pavisam mierīgs, pavisam nosvērts. Tāds vārtsargs, kurš absolūti nav pārsteigts un absolūti nav panikā par to, kādā pozīcijā viņš šobrīd atrodas. Par to, ka viņam ir jāsāk šīs te spēles. Mēs skaidrs, ka gaidījām, ka Šilovs būs visās 3 droši vien spēlēs, bet diemžēl savainojuma dēļ viņš nevar piedalīties šajās spēlēs. Cerēsim, ka Gudļevskis varēs arī turpināt tāpat nākamās spēles. Es domāju, ka pret Ukrainu stāsies vārtos Gustavs Dāvs Grigals. Tīri tāpēc, ka mēs jau redzējām, ko šīs te spēles izdara Gudļevskim, ko šī te noslodze nozīmē viņam, ka sākas krampju un ūdens trūkums. Ja? Teiksim, pagājušajā pasaules čempionātā pret Slovākiju spēlē viņš, tā teikt, jau pašās beigās izskatījās pusbeigts. Bet es domāju, ka Grigalam vajadzētu tomēr būt pietiekam labam, lai mēs varētu uzvarēt Ukrainu. Protams, mēs nedrīkstam novērtēt nevienu pretinieku par zemu. Tas būtu mums pašiem ļoti bīstami, bet Ukraina ir tā komanda, kuru mums noteikti vajadzētu uzvarēt. Skaidrs, ka ir bijis iepriekš vēsturē, teiksim, pret Japānu, 3-1, kad mēs viņus knapi uzvarējām 2017. gadā, bet mēs nedrīkstam atkārtot kaut ko tādu. Un es domāju, ka mēs to arī neatkārtosim. Jau rīt spēle pret Ukrainu, vēl viens pakāpiens, ir jāņem 3 punkti, un tad jau redzēsim, ko mums varēs dot pretī Francija. Un ja mēs tiešām paklūpam pret Ukrainu, tad jau arī pret Franciju diez vai kaut kas līdzēs. Ceram uz veiksmīgu sniegumu, ceram uz kvalitatīvu spēli, ceram uz tieši to pašu pašatdevi
un koncentrēšanos, ko mēs redzējām šajā spēlē pret Slovēniju, un par 3 punktiem. Ja tev patīk šis video, spied like, abonē kanālu, lasi sportagalds.com, dažādi interesanti raksti par visādiem sporta veidiem, un tad jau tiekamies pēc spēles ar Ukrainu un pēc spēles ar Franciju, un ceram svinēt uzvaru, ceram svinēt iekļūšanu Olimpiskajās spēlēs pēc 3 dienām.